Lasīt vienu. Abi nāk pēc uzvaras. Artams Tučņaks, Venums šortos, viņam pretī ar uzrakstu Spārtu uz šortiem, Ivans Kozačenkovs. Labs uzbrukums. Kozačenkovs meklē iespēju, tagad arī Tučņaks meklē savu distanci, savu iespēju uzbrukt. Tagad obā labi strādā Kozačenkovs, kurš vairāk strādā kā pirmā viola. Pašs Tučņaks nogāž zemē. Ivans Kozačenkovs spiests aizsargāties. Tučņaks nogāž aiziet muguras. Tagad izdara sitiens. Kozačenkovs citu variantu nav kā aizsargāties. Tagad meklē iespēju. Kozačenkovs tik prom. Satver pretinieku papēdi, mēģina apgāzt, un tagad nogāž. Vai samainīsies pozīcijas? Nē, nesamainās pozīcijas. Un tagad Mauta, jeb virs uzsēžās. Tučņaks ceļš saslēgt pretinieku trīstūrī neizdodas. Ivans. Un tagad iet pēc kakla Tučņaks. Kozačenkovs neļauj. Kozačenkovam ir itrā, nepaspēj zot, pabāzt apakšā ir Kozačenkovs. Trīstūrī labi sitie pa pakaus nav atļaut, to arī norāda Igors Pavlovs. Jāizdaž vairāk sitiens, saka Kozačenkovs. Saslēgts labi tādā trīstūrī, kā trīstūrī saslēgts ir Ivans. Kaišos savam audzēkļiem Ivanam Kozačenkovam saka, viss ir kārtībā. Un dziedam ļoti labi. Ivan treneri, kā Kozačenkovam, atvainojas, kā Tučņakam nesotoši spēka. Un tiek ārā! Ivans tiek ārā! Un tagad jau citākā pozīcijā ir Artams Tučņaks. Mēģina tikt pie kontrolas Ivans. Mēģina atstumt ar kājām Tučņaks. Tučņaks ir aizsardzības pozīcijā. Tagad savēlies kājas pacelt uz augšu. Mēģina satvert roku un varbūt iet uz šī cīņa formo 3 raundu pa 5 minūtēm. Profesionālais MMA. Un iet uz roku laušanas paņēmienu. Tučņaks. Jā, satver ļoti spēcīgs ir Ivans Kozačenkovs, kurš neļauj iztaisnot savu roku. Tučņaks atlaiž. Ieziet halfgārdā, jeb pusaizsardzībā. Aizciksēja tikai vienu kāju. Nē, tagad jau pavisam nē. Un šeit Alkons īsti nav atļauts. Latvijā sitienu ar Alkoņiem nav atļauts. Šie hammer fist gan. Un satver, jā, nu šeit labākā samet. Tučņaks. Tučņakos aizsargājis. Aptuvies pretinieku ķermeni. Neļauj Tučņakam strādāt. Bloķē labo kāju Tučņakam Kozačenkovs. Kozačenkovs arī atvēl kalpu, jo viņš ilgstoši bija tādā neapskaužamā situācijā. Kozačenkovs, jā, un šeit ir augšā pozīcija. Tagad mēģina Tučņaks atkal Ivan nogāzt zemē. Ivans to neļauj darīt. Ivans labi sagrupējies, stabils tās kājām un labi nogrupējās atkal. Balansu labi noturēja Ivans. Pusminūte tikai palkus Kozačenkovam. Un tagad ir uz gilotīnu. Zotīs paņēmienu. Kozačenkovs viens zemē. Un to nolasīja Artams Tučņaks, kurš reiz sagrupējās un aizgāja sānos. Tagad kontroli no sāniem. No Artams Tučņaks šeit augšana būs grūti. Tagad sagriezties mēģinās Ivans, bet nebūs. Kliedz, protams. Kaišovs kā
Turčņakam nav spēka, bet viņam šobrīd arī spēks īsti nav vajadzīgs. Šobrīd viņš atpūšās. Pirmais rauns ir galā. Pirmās 5 minūtes rezultējuši. Jā, nu daudz spēka atņem šis rauns Ukraiņu sportistam. Labākie momenti no pirmā raunda. Mums tiks stādīt priekšā. Jā, nu gana daudz epizodes, kurās skatītājiem vajadzēja aizlūgt telpu, aizturēt telpu. Šo raundu paģēbis ir Arķems Turčņaks. Bet vēl priekšā ir 2 raundi. Izklausījās, ka tur taktisks gājiens. Turčņaka pusē treneris teica, parādi it kā, ka tu esi nogurs. Tā es sapratu, es varbūt neiztulkoju pareizi. Tur Turčņaks, nu šortos. Pretī viņam Ivans Kozačenkovs no Latvijas. Jā, nu Ivans Kozačenkovs ir dzimis. Uzaudzis pirmo, man liekas, kad ir dzimis ir Ukrainā. Un ilgu laiku ir dzīvojis Ukrainā, pārstāv Latvijas sacensībās. Savukārt Turčņaks ir īsts Ukraiņas, kurš Latvijā dzīvo tikai gadu. Tā kā 2 Ukraiņi Latvijā cīnās. Viņš ir, gribētu teikt, Ukraiņu izcelsmes latvietis. Ar citu abi runā gana labi latviski. Nu, Ivans šeit lielākos daļu dzīvojas, tāpēc viņi ir latviešu valodu ļoti labi pārvalda. Arķems tikai vēl mācas. Un jā, šo raundu kā vadošais jau ir pārņēmis Ivans Kozačenkovs. Pagaidām viņš uzvar, tagad nogāž. Un šeit apgāja, jā, nu šobrīd Turčņaks nav labā pozīcijā. Turčņakam jāsargā ir kakls šobrīd. Un šie sitieni vairāk ir maiņsitieni, lai pretinieks atlaistu aizsardzību pret kaklu. Jā, šobrīd Kozačenkovs koncentrējās, protams, uz kaklu. Ja būs nepieciešams žņaukšana, paņēmienu izpildīt. Un būs! Satver kaklu, vai būs? Ir viss. O jā! Ar žņaukšanas paņēmienu otrajā raundā savu otro uzvaru profesionālā MMA izcīna Ivans Kozačenkovs, kurš šo panākumu nosvin ar uzvarētāju deju. Lūk, arī abi karogi, kā jau es teicu, Ivans ir Ukraiņu izcelsmes latvietis. Apskauj Ivanu un viņa treneris Andrejs Kajišovs. Spilgtu uzvaru pār spilgtu pretinieku. Arķem Turčņakam, protams, karjera to nav beigusies. Viņa spilgtāk iznācienu un uzvaras vēl tikai stāv priekšā. Nu, Arķems jau parādīja, ka viņš ir top līmeņa MMA cīkstons. Un Arķemam 18 gadi. Viņam vēl zīmīgākās uzvaras, zīmīgākās cīņas vēl tikai būs. Un šodien labāks šajā duelī bija Ivans Kozačenkovs, kurš redzams jāuzvedas uz cīņbūru malas, lai tādā veidā pateikt paldies saviem skatītājiem un lūk tās žests, ka, nu, taisam naudu, kaut kas tam līdzīgs. Jā, nu, šīs arī ir šīm sportistam tikai pats sākums, un sākums priekš Ivan ir ļoti labs 2-0, 2 cīņas, 2 uzvaras. Lūk, arī abi sportisti savā starpā pārmītošas vārdus, izrādījums otram cieņu. Bet oficiālais brīdis, kurā tad oficiāli tiks paziņots uzvarētājs. Mums viss bija skaidrs un ir skaidrs. Lūk, arī paspiež viens otru abu sportistu treneri, arī Sergejs Gulakovs. Saviniekoja arī Ivan Kozačenkovs stūrī. Viņš paspied roku Jurim Bučkānovam, kurš trenē Artom Turčņaku. Nu, gan oficiāli uzvar ir ieskaitīta iz Ivana Kozačenkova kontā. Apsveicam!
Ivan, Petro, vārds ar Rīteru, ko man pateikt, ka visiem skatītājiem sajūtas trīs. Labvakar, Tukums!